Atkal par Discovery. Kas nu notikās mums? Šodien tāds foršs laiks, domāju, braucu uz darbu. Iebraukšu atviegloties, ja? Nu, mežiņš, redzēt, jā, visu riņķī mežiņš. Ko mans Discovery izdomāja? Viņš izdomāja, ka es tālāk nekur nebraukšu. Ja? Es par viņu tik labi rūpējos un vienkārši viņš mani ņem un piedirš. Bet nu varbūt viss nav tik labi, kā liekas sākumā. Redzēt, kur ir problēma. Iekāpšu mašīnā. Pirmais, ko es nevaru izdarīt, es nevaru izņemt atslēgu no aizdedzes. Un otrais, ko es nevaru izdarīt, es nevaru piedarbināt mašīnu. Ja? Es griežu atslēgu, nekas nenotiek. Klusums. Un trešā lieta, nevaru izņemt no parkinga. Principā mašīna stāv, izdarīt es viņu neko nevaru. Piedarbināts viņu nevaru, bet, nu, viss nav tik labi, viss nav tik slikti. Varbūt kā sākumā liekas, tāpēc parādīšu, ko jums darīt šādā situācijā, lai jūs nepaliktu ceļu, ja. Pirmais, ko es ievēroju, ja, šajā te vietā vajadzētu būt simbolam par to, ka automobils ir parkingā. Tādu simbolu es neredzu. Tad, ko jūs darat, volā. Redziet, te tāds plasmasiņš ir. Es jau te bišķiņ pajaucu jau vaļā visu šito te šņagu. Pirmais, kas darās, ņemiet ručku, ja, ātrumu pārslēdzēja ručka. Ņemiet un raujiet viņu uz augšu, lūk šitā. Tad būs tāda plasmasiņa, šāda te, ja. Ja, redziet, starp citu, šeit parkings deg, nezinu kāpēc, bet uz paneļa nedeg. Ja. Te deg, uz paneļa nedeg. Noraujiet šo te plasmas nost, vienkārši ieķerieties ar nagiem, pirkstiem. Un raujiet, cik spēka, raujiet nost, šitā te plasmas iznāks ārā. Te ir pēc tam rekur tāda plasmasiņa, tas ir tas slīdnis, ja. Ātrumu pārslēdzēja slīdnis, to arī ņemam ārā. Un tad jūs tālāk šeit ieraugat tādu šeit, redziet, plasmasiņu, ja, baltu. Ko mēs daram? Tā, blin, kur atslēga, pareizi atslēgas taču iekšā ir. Spiežam uz šo te plasmasiņu un hojaks izņēmam no parkinga. Un šis te plasmasiņš domāts tam, lai jūs varat atbrīvot, gadījumā kādreiz iesprūstat kaut kur, lai varat atbrīvot pārslēdzēju rokturi. Un ko mēs tagad redzam? Uz paneli mēs redzam atpakaļgaitu, mēs redzam neitrālu, mēs redzam draivu. Un mēs tagad redzam atkal parkingu. Viss sāka strādāt. Tātad es man liekas zinu, kur ir problēma šajā te gadījumā. Aizbraukšu servisu. Kaut kādā brīdī tikšu zem uz bedres virsū, tad arī parādīšu jums, kur ir problēma. Es domāju, ka zinu problēmas cēloni. Starp citu šā kārbijā ir arī BMW modeļiem, tā kā ja jūsu bembītim ir tā, ka jūs aiziet pastaigāties vai pamīst, ja, kā manā gadījumā, ja, un hujākšu vairs netiekat ārā no parkinga un paliekat uz ceļa, nepanikojam. Nezinu, kā tur BMW, ja, Discovery ir tā, ka raujam no šo plasmasu, spiežam uz šīs te baltās plasmasiņas. Pat ja parkings, ja, nerādās panelī, mēs mašīnu varam pielaist divās pozīcijās, ja? Ieliekam neitrālā un mēģināsim pielaist līdz. Lūk, mašīna strādā, ja? Pielaidam visu kārtībā. Tā, kur tas mūsu rokturīts, ieliksim apakaļ rokturīti, vienkārši spiežam apakaļ. Šo te plasmasu pagaidām nelikšu apakaļ, aizbraukšu servisu, ja? Izdarīšu to, kas man jādara. Tagad, ja, kā redzat, viņš tagad stāv parkingā, ja? Tagad it kā viss strādā. Labi, aizbraukšu servisu un tad tālāk parādīšu jums, kur, manuprāt, ir problēma ar šo te automobili. Bet, nu jā, Discovery nemēdz pārsteigt. Jā, izdomājat pamīst. Un tā izrādās var būt kļūda, ka jūs izdomājat pamīst. Tā kā paldies, Discovery. Tu mēdz sagādāt patīkamus un arī nepatīkamus momentus. Forši. Jā. Dai, tiekamies uz bedres.
Noņēmam aizsargu un kārbas labajā pusē šāda te, ja, buksīte. Manuprāt, problēma ir šajā te buksē. Ja man atmiņa neviļ, tad Land Roveriem bija atsauksme arī šo te buksi, kur redzēt problēmu ir. Problēma rodās tajā brīdī, kad šeit sakrājās iekšā rūsa un netīrumi. Un šī te kārbas trosīte, aiz stienas, sauciet, kā gribat, ja. Viņš pārstāja pareizi staigāt. Respektīvi, viņš staigā grūtībām. Tāpēc rodās tāda situācija, ka kulise varbūt ir parkingā, bet pati kārba nav parkingā. Vai arī attiecīgi otrādāk. Kulise nav parkingā, bet kārba ir parkingā. Ko mēs darīsim? Mēs atskrūvēsim šo te uzgriezni, sasmērēsim buksīti, saliksim apakaļ un skatīsimies, vai problēma pazūd. Problēma nepazūd, tad attiecīgi skatīsimies tālāk, kur ir jā, šis te negantā problēma. Kā redzat, jā, rūsa visi iztīrīta, šmēka spiežās ārā pa visiem sāniem, jā. Šito smuku notīrīsim, un tad iesim skatīsimies, kas te notiks tā mūsu kulisi. Ko, sasmērējām buksīti, skatāmies tagad, kas notiek. Tā, pirmais, ko es redzu uzreiz, ka ir parkings parādījies. Revers, neitrāls, drives. Tā, liekam atkal parkingā, noslāpējam nost. Atslēgu mēs varam izvilkt. Un redziet, pagražot aizledzi, parkings rādās, mašīna startējās, viss notiek. Tā kā tā, jā, tāds ātrais remontiņš, jā. Kas mums vēl ko paliek izdarīt? Redziet, jā, šīs te, kas tas tāds vispār? Ja šis te kakainās kakas jāiztīra ārā, kakainās kakas, jā. Jāiztīra ārā visu šitā šņaga, kas te ir saķērusies iekšā, sasmērēsim vēl ar silikonu ziedīt, jā, šo te, nezinu, kā viņi sauc, jā. Šuplādīt, nezinu, redzat, kā viņi staigā, jā. Tad iesmērēsim šīs te vadīklas silikona ziedīt, lai tas smukāk viss staigā, jā, iztīrīsim visus šitos kūšmatus ārā. Un tad, principā, laikam apakaļ mūsu plasmasiņu, jā. Nekas sarežģīts, to es jums nerādīšu, kā to dara, tur nav nekādas vajadzības, to jā, principā, kurš var izdarīt. Tad, jā, redziet, kāda tāda maza, sīka problēmiņa var novest pie tā, kad jūs vienkārši paliekat uz ceļa. Es tad izdomāju, ko darīt, ja man pieredzīt kaut kāda ir aiz muguras, bet, redziet, būtu kādi cilvēki, ja, kas būtu daļa šāda te sīkuma, principā palikuši uz ceļa, būtu jāsauc evakuators, dienas atšakarēta, ja, nauda iztērēta. Tā kā, jā, ja jums ir Land Rovers un tas vēl nekas attiecās arī uz BMW kārbām, ja, sekojiet līdzi šai te buksītei, eļojiet viņu, ja, varbūt pie katras eļas apkopas. Tur pavisam vienkārši viens skrūvīt jāatskrūvē, lai nerastos šādas te problēmas. Un, jā, baudiet dzīvi. Tā kā tā, jā, šodien ātrais video. Un tiekamies tad nākamajā reizē. Čau!